Robert, pastāst, kā tev iet šeit, Vēnspils Pārvandes pamatskolā? Labi, pirmās dienas ir bijušas adaptācijas dienas, saprast, ko bērni var, ko var izdarīt, ko nevar izdarīt, uz ko mums vairāk fokusēties. Tie ir diezgan labi. Mums patīk šeit abiem ar Džonu. Ko jūs darat treniņos? Fundamentālas lietas pamats, jo šie bērni nav spēlējuši basketbolu, principā vispār, varbūt sētās kāds, varbūt kaut kur, tāpēc fundamentālas lietas pašas pamats, kas ir piespēle, atrauties, metiens, tādas lietas. Nedaudz varbūt basketboliskas lietas arī, kuri 5-5 spēle ir, lai viņiem bišķi vieglāk būtu, lai viņi saprast, lai neapkļūt laukumā, kad sāksies piekdienās paredzētās spēles. Un kā ir sastrādāties ar Džonu? Ļoti vienkārši diezgan, es nezinu, mēs kaut kā labi sapratamies arī laukumā, basketbola laukumā, tāpēc arī šeit mums ļoti viegli savstarpēji. Kādi ir puiši? Centīgi, jautri, un tas ir pats galvenais. Kā sportiski vai nesportiski, tas šajā pasākumā nav tas pats galvenais. Galvenais ir tomēr gūt prieku un parādīt kaut kādas labas pozitīvas emocijas. Un ar tādu lielu prieku es jūtu, ka viņi nāks ar viņiem, tas ir pats galvenais. Vai ar saviem komandas biedriem jau esat apsprieduši savus komandas? Jā, esam. Mums ir savu dueļu. Mūsu galvenais duels noteikti būs cīņa ar Lomažu un viņa komandu, jā, bet pārējās komandas, kuriem tur ir vairāk basketbolas komandās, tās jau savstarpā arī pārunā, jā, kurš no kur uzvarēs. Kāpēc tieši ar Rihardu? Rihardam arī nav tik daudz tie sportisti skolā un tie basketbolisti, tāpēc mūsu galvenais duels būs savstarpā starp šīm skolām. Is this your first experience as a coach? No. I guess I've been coaching kids since I was in high school. Just in the summer camps or whatever. Just teaching kids basketball and just having a good time. Just making sure that they enjoy it. You know, I'm not trying to put too much pressure, but just so that they can have fun and just understand that this game is the base of this game is just to have fun and just enjoy the game. How do you like working with Robert? It's great, we communicate well, we bounce ideas off of each other, and we just try to figure out the best way to make sure these kids can learn basketball and have fun at the same time. The communication guy is Robert, he speaks the language, so he can speak Latvian to them and get whatever I'm trying to say across to them the way that they understand. Some of the kids do speak English, and it's not difficult. It's pretty easy. But just trying to get their attention. Just got to sometimes say the same thing over and over, maybe a different way, or show them, and they'll understand. And it's my responsibility is to just help them have fun. Have you already found some hidden gems or leaders in your team? I saved my secrets for the games, Okay. I saved my secrets. I don't want nobody to steal and playing against us, So I'm gonna keep that in the circle. And what are expectations for the Friday? Just to see our school and our group of kids just having fun, I don't expect any of us to have our head down and I just want everybody to just have fun, regardless of if we score 1 point or if we score 20 points. Just have a good time. Pastāst, lūdzu, kā notiek treniņu process šeit, Vēnspils Pārvandes pamatskolā? Sākumā mēs iesildamies, un tad mēs dejojam un labojam kļūdas. Kā notika dejas radīšanas process? Dejas radīšanas process sākās ar to, kad mēs izdomājam dziesmu, pie kā mēs dejojam, un tad mēs atbilstoši mūzikai likām soļus klāt un piramīdas. Un vai jums ar komandas biedriem ir savstarpēja konkurence, vai jūs pārunājat, ko jūs darat treniņos? Mēs nepārunājam, ko mēs darām, bet mēs pārunājam, kāda varētu būt piekdiena. Kādas ir meitenes? Meitenes ir ļoti foršas, ļoti atraktīvas, un arī viņas ir gatavas palīdzēt viens otrai, ja viņas nesaprot kādu soli. Viņas ir ļoti atsaucīgas. Vai jūs priekšlikumā būtu kāda odziņa, ko jūs izmantosiet piekdien? Būs.